Sveiki, runāsim par funkcionalitāti, kas nedaudz vairāk jābūt jūsu kreditēšanas platformā. Parastā kreditēšanas platformas funkcionalitāte sastāv no publiskā vietnes, kurā ieiet neautorizēti lietotāji, investoru kabineta, kur jūsu lietotājs, aizņēmējs var piekļūt. Lai tie, kas vēlas piesaistīt investīcijas, varētu ieiet un izveidot savus projektus, kā arī aizmugures biroju jūsu darbiniekiem. Apskatīsim vispirms, no kā sastāv jūsu publiskais vietne. Parasti publiskais vietne sastāv no informācijas par jūsu kreditēšanas platformu. Piemēram, lapa par mums, kādas pakalpojumi, tiek rādīti projekti, kas šobrīd ir izlikti uz jūsu kreditēšanas platformas. Informācija investoriem, kurā aprakstīti investēšanas nosacījumi, pakalpojumi un kontakti. Kad lietotājs nospiež investēt vai pāriet uz investoru kabinetu, viņš nonāk autorizētajā zonā, kur viņam jāreģistrējas un jāievada. Šajā gadījumā izvēlēts salīdzinoši vienkāršs dizains. Dizains var būt pilnīgi jebkurš, kāds jums nepieciešams, tāpēc vizuālais noformējums pilnībā atšķiras no klienta. Uz klientu, kā promocijas vietne, tā arī investoru kabinets vienmēr izskatās kaut kā individuāli. Mēs iesakām vienmēr izveidot investoru kabinetu kā atsevišķu apakšdomēnu. Ja vietne ir crowdfunding.com, investoru kabinetu izveidot kā crowdfunding.com vai account.crowdfunding.com. Transports.com vai konts.crowdfunding.com. Kāpēc tā ir? Jo, ja jūs izstrādāsiet jaunu investoru kabinetu, jums būs nepieciešama kāda adrese, kur jūs varēsiet ievietot šo jauno versiju un to testēt. Ja abi testēšanas principi parādīs, ka jaunā versija ir labāka, tad jūs varēsiet nomainīt galveno adresi ar jauno vietnes adresi. Iespējams, jūs vēlēsieties izveidot kādu citu vietnes adresi VIP klientiem un ar savu kabinetu. Viss tas ļauj jums sadalīt šo funkcionalitāti kā dažādās kastītēs un nesajaukt to kopā. Tāpat arī promo vietne. Jūs varat būt ar vairākiem dažādiem adreses veidiem. Piemēram, jūsu mājas adrese uz crowdfunding.com parāda vienu publisko vietni, bet piemēram, partner crowdfunding.com var būt kāda cita vietne, kur ir cita sniegtā informācija ar specializētākiem datiem. Apskatīsim, no kā parasti un visaptvaroši sastāv parasts investoru kabinets. Visnozīmīgākais funkcionalitāte sākas ar reģistrāciju, tas ir lietotājs reģistrējas un pirmais, ar ko viņš vēlas iepazīties, ir projekti, kas pieejami platformā. Mēs iesakām neapgrūtināt to ar papildu datiem, proti neprasīt no lietotāja, lai viņš apstiprinātu e-pastu vai obligāti veiktu identifikāciju. Ar informāciju un pēc tam pieņemtu lēmumu, vai viņš vēlas sniegt jums vairāk datu vai nē. Apskatīsim, kā tas izskatās. Pieņemsim, ka viņš, piemēram, dažkārt ieiet šajā vietnē un, piemēram, izvēlas investēt no izvēles. Šajā lapā mēs redzam projektus, kas jau ir izlikti uz kreditēšanas platformas un varam izlasīt to aprakstus. Šeit redzami pamatrādītāji. Var lejupielādēt īsu lapu ar visu galveno informāciju par projektu, kā arī līgumu par ažanu. Tāpat detalizēts apraksts var būt daudz garāks, var būt pievienot arī citi faili un materiāli. Tas viss izskatās relatīvi vienkārši, taču kaujas projektos tiek izmantota vairāk informācijas un sarežģītāks dizains. Lai ieguldītu naudu, cilvēkam jāiziet identifikācijas procedūra. Tā ir obligāta, jo lielākā daļa valstu prasa platformām zināt savus klientus. Kā tas tiek īstenots? Ja viņš noklikšķinās uz ieguldīt, tad viņš nonāks sadaļā identifikācija. Sadaļa identifikācija atšķiras juridiskām un fiziskām personām, tie ir pilnīgi atšķirīgi soļi, to skaits atšķiras un kāda informācija tiek ievadīta. Bet šajā gadījumā kabinets ir izveidots.
Fiziskai personai. Šeit ir lauku kopums, kas soli pa solim mainās, un paldies! Lietotājs pats tos augšupielādē. Visi šie lauki tiek nosūtīti uz aizmugures biroju, kur jūsu darbinieki rūpīgi pārbauda un apstrādā visu saņemto informāciju, lai nodrošinātu tās precizitāti un atbilstību uzņēmuma standartiem. Ja darbiniekam nav pietiekami daudz naudas, viņš tiks novirzīts uz īpašu lapu, kur varēs atrast nepieciešamo palīdzību un resursus, kas palīdzēs atrisināt šo situāciju un nodrošināt, ka viņš var turpināt savu darbu bez jebkādiem finansiāliem šķēršļiem. Advanced, un šeit tiks iekļauts nosacījums, kā viņš var papildināt bilanci. Šajā gadījumā tas ir caur virtuālo banku, jo sistēma tika sagatavota Lennonvai, kas ir Eiropas maksājuma pakalpojumu sniedzējs. Stripe Vice Open Banking pieslēgti. Mums ir ļoti daudz gatavu integrāciju, tāpēc šeit var būt vesels. Rinda maksājumu sistēmu, kas jums būs nepieciešamas. Nauda lietotāja ieradīsies nonāks viņa bilancē, un viņš varēs to redzēt sadaļā konta izraksti. Šeit ir detalizēti konta izraksti, kas parāda visus darījumus un bilances izmaiņas, un pēc tam parādās jauna funkcionalitāte, kas ļauj viņam gudri un efektīvi ieguldīt šos naudas līdzekļus dažādos veidos. Piemēram, šajā nekustamā īpašuma projektā nospiežam ieguldīt. Parādās brīdinājums, jo šis konts bija paredzēts nekvalificētam investoram, bet tas ir Eiropas likumdošanas īpatnības, jums to var neiekļaut. Un viņam ir detalizēti jāiepazīstas ne tikai ar visiem iespējamiem riskiem, bet arī ar noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem viņš veic ieguldījumus. Papildus bilances papildināšanai un ieguldīšanas procesam vienmēr ir sadaļa Money on Hold. Šī ir sadaļa, kas parāda, ka nauda, ko lietotājs vēlas ieguldīt vēl, nav reāli ieguldīta, bet pieteikums ir iesniegts ieguldījumam. Kāpēc tas ir izdarīts? Tāpēc, ka projekts. Nauda jaunam projektam var ilgi tikt vāktas, izmantojot crowdfundēšanu, un šajā laikā lietotājs var pārdomāt un atsaukt ieguldījumus. Tāpēc viņam parādās poga atcelt, un viņš atceļ šo ieguldījumu. Turklāt tas liek, piemēram, Eiropas likumdošanai nodrošināt šādu funkcionalitāti. Un pat tad, kad ir savākts pilns ieguldījumu kopums, piemēram, saskaņā ar Eiropas noteikumiem, 4 dienu laikā nekvalificētiem investoriem ir tiesības atsaukt savu ieguldījumu. Platformā ir jāatgriež viņam, jo tādi ir saskaņā ar esošajām likuma prasībām un noteikumi ir jāievēro. Sadaļā Mi Investment lietotājs redz visas savas investīcijas, uz kādu laiku tās ir ieguldītas, kad ir nākamais maksājums un visu, kas nepieciešams, lai saprastu savu portfeli. Ja tur ir kādas kavēšanās, tad viņš redz, kādi sodi tiek aprēķināti, un visu šo procesu, tostarp sodus, aprēķināšanu, kopumā visu, kas ar to saistīts. Ja tas ir ziedojumi, tad tādu tur nav, tur vienkārši tiek parādīts, ka nauda ir nodota paredzētajam mērķim. Ja tas ir ieguldījums neiznīcībā, tad tur tiek rādīts kādos. Instrumentos ir ieguldīti līdzekļi un peļņa. Šajā sadaļā mani dokumenti tiek attēlota informācija par visiem līgumiem, kas tiek slēgti ar lietotāju. Visas pieteikumi, visas ieguldījumu atcelšanas, visas izmaksas, viss tiek attēlots tur. Visa juridiskā informācija atrodas šajā sadaļā. Sadaļā Withdraw var veikt pieprasījumu naudas izņemšanai. Ja lietotājam bilancē ir nauda, kas saņemta vai nu kā ienākums no viņa projektiem, vai arī vienkārši ieguldīta, un viņš to ir ielicis bilancē un vēlas to atgūt atpakaļ uz savu kādu bankas kontu, tad tieši tur viņš pieprasa naudas izņemšanu. Viņš var norādīt IBA, uz kuru viņš vēlas ievadīt summu, un kāda summa šobrīd ir pietiekama.
Tāpat var piesaistīt kādu jaunu savu bankas kontu un uz to izņemt naudu. Izņemšanās sadaļā ir visi naudas izņemšanas darījumi, kad un kādi maksājumi ir veikti, kā arī to status. Nevienmēr maksājumi tiek veikti uzreiz, parasti tiek veikts maksājums un tiek gaidīts kāds status. Pēc tam platforma apstiprina, ka izmaksas ir veiktas un status tiek mainīts uz attiecīgo. Redzamās visas transakcijas. Ieņēmumu pārskatā ir redzami visi ienākumi no investīcijām ieņēmumi, sodi un nokavējuma nauda un citi saistītie ienākumi un izdevumi. Visticamāk, visas šīs summas kaut kā tiek apliktas ar nodokļiem, un tāpēc ir ērti tās redzēt vienā sadaļā. Investora status ir īpašā sadaļā, tajā ir redzami pieejamie limiti investīcijām, un lietotājs var aizpildīt anketu, lai apstiprinātu, ka viņš ir kvalificēts investors. Problēma ir tāda, ka visbiežāk nekvalificētiem investoriem tiek rādīti ļoti daudzi brīdinājumi un salīdzinoši zemi limiti, lai viņi, tāpat kā azartspēlēs, nepārspīlētu ar šo procesu un netērētu pārāk daudz naudas. Tas ir noteikts likumdošanā daudzās valstīs. Kvalificētie investori ļauj anketēšanu, kas ir process, kas tieši norāda, vai lietotājs ir kvalificēts investors vai nē. Šis process ir būtisks, jo tas nodrošina, ka tikai tie, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, var piedalīties. Tāpat ir sadaļa atbilstība, kas ļauj iesniegt sūdzības. Un nodrošina, ka visas sūdzības tiek pienācīgi izskatītas un risinātas. Piemēram, lietotājs var būt neapmierināts, ka viņam kādi centi nav pareizi piešķirti, vai arī kādi aspekti viņu uztrauc. Ļoti bieži regulātori prasa, lai šādas formas būtu vietnē un lai lietotājs varētu iesniegt sūdzību savā valodā. Pieņemsim, ka jūsu mājaslapa ir pieejama angļu valodā, bet jūs strādājat, teiksim, saskaņā ar Francijas likumdošanu. Tādējādi lietotājiem jābūt iespējai iesniegt šo informāciju. Tieši franču valodā, lai gan tā, var būt pieejama tikai angļu valodā. Šādas iezīmes pastāv, un šos nianses ir jāņem vērā. Tāpat bieži nepieciešama sadaļa aicināt draugu. Tas ir atsauces sistēma, kas ļauj šim investoram iegūt atsauces saiti un aicināt savus draugus uz jūsu platformu. Tas ir ļoti ērti un ļauj nopelnīt papildu naudu. Īpaši tas ir vērtīgi, sadarbojoties ar blogeriem, kuriem ir liela auditorija. Tas ļaus jums sadarboties ar viņiem un godīgi, apzinīgi izmaksāt viņu atlīdzību. Iestatījumu sadaļa ļauj augšupielādēt savu avatāru, mainīt e-pastu un pieslēgt 2-faktoru autentifikāciju. Tas, piemēram, ir Google programmas identifikātori, ir arī auss. Faktoru identifikācija, tostarp arī caur SMS, piemēram. Viss tas ir sagatavots un var tikt izmantots no jūsu puses. Tagad pāriesim pie diskusijas par vissarežģītāko sadaļu uz pūļa finansēšanas platformas. Klienta publiskā mājaslapa, investora kabinets. Viss tas ir salīdzinoši vienkārši. Visnozīmīgākais un vissarežģītākais jebkurā platformā, kas prasa milzīgu laiku un resursus, ir back-office izstrāde. Throne Funding platformas aizmugures birojs ir paredzēts jūsu darbiniekiem, lai viņi varētu pilnvērtīgi pārvaldīt jūsu platformu atbilstoši savām lomām un piekļuvei. Piekļuves lomas parasti tiek iestatītas sadaļā administrācija, kur jūs varat pievienot jaunus lietotājus, piešķirt viņiem noteiktas lomas un pat izveidot jaunas lomas, kas ir piepildītas. Ar noteiktiem atļaujām un saskaņā ar šīm atļaujām tiek nodrošinātas noteiktas lomas iespējas un attiecīgi nepieciešamajam darbiniekam. Viens un tas pats darbinieks var ieņemt vairākas lomas. Piemēram, ja darbinieks dodas atvaļinājumā, tad viņa loma var tikt nodota citam,
viņa kolēģim, kurš veiks šo lomu, darbinieka probūtnes laikā. Ja darbinieks atgriezīsies no atvaļinājuma, šī loma var tikt atgriezta tieši viņam. Otra svarīga sadaļa jūsu crowdfunding platformā ir projekti. Šajā sadaļā var izveidot jaunus projektus, rediģēt esošos un pievienot tiem nepieciešamos dokumentus. Visi šie lauki ir individuāli pielāgojami katrai platformai, piemēram, dažādām. Šī sadaļa arī ļauj ģenerēt maksājumu grafiku un apskatīt esošos. Turklāt šī sadaļa ļauj pārvaldīt informāciju par projektu dažādās valodās. Projekta nosaukums, apraksts un citi dati tiek tulkoti nepieciešamajās un vajadzīgajās valodās, kurās darbojas jūsu platforma. Trešā svarīgā sadaļa jūsu crowdfunding platformā ir e-pasta birojs. Tajā jūs varat redzēt gan investorus, gan aizņēmējus un pārvaldīt viņu datus. Tieši šeit investori iegūst piekļuvi investēšanai. Šī sadaļa vienmēr tiek izstrādāta saskaņā ar regulējumu, kas ir pieņemts, piemēram, jūsu valstī. Nākamā sadaļa jūsu crowdfunding platformā ir sadaļa atbalsta dienestam. Šajā sadaļā šī informācija nav pieejama rediģēšanai, kā piemēram NIX. Turklāt daudzi dokumenti ir slēpti atbalsta dienestam. Tās ir personas dati, piemēram, pase kādi. Papildu dokumenti, kas nav nepieciešami, lai sniegtu atbalstu klientam pa telefonu, un līdzīgi citi dokumenti. GiBDE sadaļa ir arī ļoti svarīga sadaļa, jo prasības attiecībā uz personiskajiem datiem daudzās valstīs ir ļoti augstas. Kāpēc tā ir nepieciešama? Šajā sadaļā jūs varat atrast jebkuru lietotāju jūsu platformā un visu, kas par viņu ir zināms jūsu sistēmā. Saskaņā ar likumu, piemēram, lietotājs var pieprasīt visu informāciju, ko jūs zināt par viņu. Ja viņš ir aizņēmējs vai investors, tad ar šīs sadaļas palīdzību jūs varēsiet atrast un sniegt šo informāciju. Tomēr viņš var pieprasīt dzēst šo informāciju par sevi, un tas var radīt grūtības, jo no vienas puses jums ir pienākums glabāt datus par viņu, no otras puses jums ir jāievēro personas datu likumdošana. Tāpēc šī sadaļa ļauj no vienas puses atzīmēt to kā dzēstu, no otras puses ievērot prasības un saglabāt visus datus par to, kas ir ieguldījis vai aizņēmies naudu. Dažās noteiktās valstīs šī sadaļa var būt iespējams pat nebūt nepieciešama. Sadaļa investīcijas ļauj redzēt visas iesaldētās transakcijas. Tas ir tas naudas apjoms, kas investoriem jūsu platformā jau ir realizēts. Kad tie tiks savākti projektam, tie pāries uz investīciju sadaļu un būs iespējams redzēt visas investīcijas, to statusu, kavējumus, ja tādi ir, kā arī sodus, ja tie tiek piemēroti saskaņā ar jūsu noteikumiem, kopumā visu, kas saistīts ar investīcijām. Sadaļa transakcijas ļauj redzēt visus bilances papildinājumus un investīciju transakcijas. Atšķirībā no investīcijām, šeit tiek runāts tieši par maksājumiem, kurus lietotāji veic investēšanai. Izmaksas ir nauda, kuru lietotājs izņem no saviem bilancēm, klientu kabinetos. Interest income ļauj redzēt visus ienākumus, kurus jūsu klienti detalizēti un precīzi gūst, izmantojot jūsu platformu, un tas ir ļoti noderīgi. Fines ļauj redzēt sodus, kas tiek piemēroti par kavējumiem. Ja tas jums nav paredzēts, šādas sadaļas tiek slēptas. Referāļu ienākumi. Tas ir referāļu ienākums, kas tiek piešķirts jūsu platformas lietotājiem saskaņā ar referāļu programmu. Sadaļā dokumenti ir vairāki apakšsadaļas. Viens no tiem ir dokumentu veidnes. Tas ļauj jums augšupielādēt jaunas veidnes, rediģēt tās bez nepieciešamības vērsties pie programmētāja. Tas ir, piemēram, aizdevuma līgums vai pieteikums ieguldījumam.
Un, piemēram, sākot no nākamā gada 1. janvāra, iepriekšējais dokumenta veidnes paraugs beigs spēkā, piemēram, 31. decembrī dienas beigās. Saskaņā ar šiem dokumentu veidnēm tiek ģenerēti dokumenti, kas nonāk sadaļā Dokumenti. Tur jūs varat redzēt visus dokumentus, kurus jūsu platforma ir noslēgusi ar klientiem, investoriem, aizņēmējiem un citu informāciju. Ir arī sadaļa par paziņojumu veidnēm. Paziņojumi ir brīdinājumi, kurus var nosūtīt, piemēram, pa SMS, push paziņojumu vai e-pastu. Un šos visus e-pastus vai SNS ziņojumus var iestatīt tieši šeit, ievietojot atzīmes, kur automātiskie dati tiks ievietoti, tāpat kā dokumentu veidnes. Attiecīgi, visas paziņojumi un brīdinājumi, kas tiek ģenerēti, var redzēt sadaļā Paziņojumi. Atbilstība ļauj redzēt visas klientu sūdzības un saulaicīgi reaģēt uz tām. Sadaļa Vēsturiskie dati ļauj atrast informāciju par jebkuru objektu jūsu platformā, piemēram, par projektu, vai par investoru, vai par aizņēmēju, kurš, kad to mainīja, kādi dati tika augšupielādēti, no kāda IP adresa. Šī informācija ļauj jums papildus tam atbilstoši reaģēt uz tiesību sargājošo iestāžu pieprasījumiem vai veikt detalizētu incidentu analīzi un saprast, kas notika un kurš veica izmaiņas platformā. API sadaļa ļauj piekļūt API un izveidot savus rīkus darbam ar platformu, izmantojot API. Sadaļa Mans iestatījumi ļauj sadarboties ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju, jo viss, kas notiek jūsu platformā, sākot no naudas attēlošanas, ierakstīšanas, to uzskaitas. Patiesībā nauda tiks saņemta caur maksājumu sistēmu, un jūs veiksiet izņemšanu arī caur maksājumu sistēmu. Šo maksājumu sistēmu var būt vairākas, un tās var mainīties laika gaitā. Mums jau ir daudz dažādu veidu un veidolu integrāciju, kas pielāgotas jums. Nākamā integrācija, kas jums būs nepieciešama, ir Ksē. Lai jūsu darbinieki neveiktu visu darbu manuāli, šo darbu var automatizēt un vērsties pie vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri automātiski pārbaudīs lietotāju dokumentus, viņa statusu, dzīvesvietas adresi, vai šis pase nav zaudēta, ko viņiem sniedzis uzņēmumu labumu guvējs, ja tas ir juridiska persona. Tiek nodrošināta integrācija ar daudziem citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kuri pilda core banking sistēmu lomu, SMS pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem un citiem papildu pakalpojumiem, kas automatizē un atvieglo jūsu darbinieku dzīvi un darbu, bet jūsu investori būs apmierināti ar sadarbības ātrumu. Kvalitatīva tehnoloģija ir jebkuras pūļu finansēšanas platformas panākumu atslēga.